dinamisku, ātru, ļoti skaistu basketbolu. Daudziem līdzjutējiem paliekot atmiņā, kā no groza gaida Klauds Čavara aizseg. Lieliski piespēle bumbas kustība, Gaspar izspēle Zorikam brīvs tālmetiens. Dominikānai labs uzbrukums, spēle groza apakšā, un šeit jau būs 2 punkti. Tā arī es vēl projām Olimpiskajā sporta centrā neesmu dzirdējis, ka kaut kas būtu mainījies. Bet šeit Šmits ieskrējies, pats līdz groza apakšai. Lis! Jādriblē biežāk, kustības viņam atļauj. Visu viņam atļauj šeit labi iespēle groza apakšā. Un zinot, ka Dāvim Bērtānam, Kristovam Boziņam vajag bumbu rokās, jo viņi ir bīstami tieši šādās situācijās, bet darbinieku vidū. Jāsaka atklāti, Artur, tu arī nākamajā sezonā ātrumu. Zoriks ļoti ilgi pavadījis laukumā bez maiņām. Zoriks meklē piespēli, atrod Gražulu, labu pozīciju. Izspēle līdz brīvam tālmetienam. Žagars nu pat nācis laukumā, jāmet viņam, viņš ir neprecīzs, bet Andžejs Pasačņiks. Jāmet pa grozu, ja tu daudz domās, vai ir jāmet vai nav jāmet, tad visticamāk bumbas nekritīs grozā. Uzbrukumā gan Rolands Šmits, gan Andžejs Pasačņiks, tagad arī Rodions Kuruds. Šeit gan pārāk brīvi. Montero tiek soda groza virzienā. Vēlreiz Arturs Kuruds, Pasačņiks labā pozīcijā. Vēl labākā Gražuls un 2 punktu spēlēt. Lakotski noslēdz sezonu, noslēdz karjeru pagājušajā sezonā. Spēlē pilnu laukuma aizsardzību 1-1, sagādājot problēmas Andžejam Pasačņikam. Tālmetiens, tas ir precīzi. Gaida tomēr zaudējuma cīņa pēc atlēkošās bumbas vēlreiz groza tūmā. Šoreiz gan Gražuls tiek apspēlēts. Lēmumu piespēle uz stūru. Rolands Šmits atgriezies atpakaļ laukumā. Šmits ar Gražulu. Šobrīd no aizsargiem, bet pagaidām aizsargi ir ļoti uzmanīgi pret Dairu. Tiek viņš pie pustālā metienu un krīt. Visam noteikti labs Sārgens Pelizam, kurš izspēlē ārā. Latvijas basketbols visur cenšas izrotēt, tomēr nedaudz piemirst par Šmits. Gaspar piespēle no Toma Leimaņa. Šmits no otras puses ir pret. Izdaram vēl vienu iespēju ātrējiem uzbrukumam. Strautiņš ieskrējies. Atspēl Šmitam un Rolands Šmits ātrējā. Labi izbrīvēja savu pozīciju, bet Marek Mejer garās rokas šoreiz izrādās veiksmīgāks. Un vēl viens bloķēts metiens, bet šeit labi nospēlē aizsardzībā Pelis. Atlēkošo bumbu uzreiz. Dominikas Republikas basketbolisti ir klāt un cenšas izsist bumbu. Bumba neseko groza tūmā. Strautiņš no tālās distances solis apakaļ Arturs. Dominikāns uzbrukums pagaidām viss darbības perimetrā, jānostrādā aizsardzībā. Mareks Mejers atkal traucē. Tāmetienu. Tieši tāpēc seko piespēle uz malu, pēc tam iespēle groza apakšā. Gražuls pacietīgi. Individuāls sporta veids aizsardzībā. Ja viens no 5 spēlētājiem guļ, tad aizsardzība nestrādā. Ļoti interesanti pieredze noteikti būs Klāvam Čavaram. Tikmēr šeit aizsardzībā neizdodas viņam izcelšās ar ļoti produktīvu spēli uzbrukumā. Vienai komandai 3 punktu, otrai 4, bet uz piespēle Zorikam. Zoriks neizšķirās par tāmetienu. Piespēle Klāvam Čavaram, lieliska izspēle. Jācenšas pārvērst šīs lieliskās epizodes aizsardzībā gūtajos punktos. Fantastiska izspēle. Ir izcils meistars Andrejs. Tagad Pelis caurgājienā bumbas kustība perimetrā brīvs tālmetiens. Tomēr beigās pretiniekam. Vēl tādas mazās kļūdas nenoķert bumbu. Kaut kur varbūt, kur vajadzētu būt dankam. Un beigās traku. Sēdies Arturs Strautiņš, kurš visticamāk nomainīs Rodionu Kuruds, kurš šobrīd pacietīgi lēnām spiež tuvāk. Ātru uzbrukumu veidot. Ko darīt? Var veidot. Apturēt varbūt pāris reizes. Man tiešām groza apakšā neviens vien viņu neredz pagaidām. Dominikānas Republikai arī ne tā veiksmīgākā ceturtdaļa. Ļoti, lai vienkārši tiek garām pirmajā solī Dairim Bērtānam, un pēc tam jau viņam nepatīk Latvijas izlases spēle. Precīzi tālmetieni. Protams, kādā brīdī jāsāk ir Vienkārši tev priecīgs par savu dviņu torni U18 izlasē. Žagars ir metienu pozīcijas, labi esam nostrādājuši aizsardzībā. Un beigās jau mēs tiek ļoti sarežģīts tālmetiens. Mēs neļaujam sev apspēlēt pirmajā tempā, bet iespēle groza apakšā sarežģīts metiens bumbieknībai. Žagars ar bumbu. Gaida, ka Čavars veidos aizsargu. Žagars tiek līdz groza apakšai. Arī dos ļoti vajadzīgu jaudu, ļoti meistarīgs spēlētājs spēlīs, lieliski. Žagars apstājās un beigās kļūdās. Un kļūdās turklāt tādā veidā, ka ļoti viegli 2 punktu uzreiz otrā laukumā. Tā individuālā spēlē jāmāk adaptēties, nepakļauties šim spēles stilam. Kuruds tikmēr ceturtajā ceturtdaļā. Laba kombinācija, tiekam pie labas metienu pozīcijas un Andrejs.